Ventspils amatu māja bieži vien organizē interesantus kultūras pasākumus. Šis bija garšīgs un teatrāls pasākums. Izrādas, ka saimnieku un saimnieču dienu amatu māja rīkoja 1. gadu. Kā jau nosaukums vēsta, pasākumā piedalās saimnieki un saimnieces, parādot apmeklētājiem, kā jāgaršo īstam lauku vīnam, zupai, sieram un kūpinātai zivij. Mēs atnācām uz šejienu, lai padižotos, lai parādītu pilsētniekiem, kas ir laukos, ar ko ir bagāts Ventspils novads, Ventspils novada lauki. Saimnieks Dainis ražo pašmāju vīnu, kas atšķirās no citiem vīniem ar savu dabīgumu. Īpaši ar to, ka viņš ir dabīgs, nesatur sulfīts, izmantots tiek avotu ūdens īpaši, meklēts arī avoti, tas nav ūdens no tā, svaigi spiestas sulas. Saimnieces zupu vārīja no dabīgām lauku sastāvdaļām, kuras pašas arī audzēja. Mūsu zupa ir īpaša ar to, ka tie ir lauku labumi. Ja? Piemēram, zupas buļļons vārīts no cūku kājiņām. Un tā cūka vēl nesen skrēja par viņas sēru. Jā. Zupu var izvārīt garšīgi tikai uz dzīves uguns. Lai bagātinātu saimniecisko noskaņu, Tārgales amatierteātris tango spēlē Zanes Pamšu slugu Vīrietis. Pielīmējot sevis izvēlēto akmeni uz sienas un veidojot koka siluetu, amatu mājā apmeklētāji atstājāt viņas gan par sevi, gan par aizvadīto pasākumu. Olga Smirnova, Rebeka Rosa, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija.